Labs rīts visiem. Ko šodien video ar konkursiņu. Jo pagājušajām videojām jūs sabalsojāt tā, ka nevaru nekur izbēgt, ka jātais konkurs būs. Plānā man ir tā, ka apmēram ap 10 konkursiem būs. Konkursa ilgums 3-4 dienas. Kaut kādas 3-4. Nosacījums ir tikai viens, jāabonē mans kanāls un jāskatās video, lai piedalītos konkursā. Balvas būs dažādas, visādas, ar pārsteigumiem, bez pārsteigumiem. Tad, tā kā skatāmies video un gaidām konkursiņu. Šodien esmu tādā palielā dīķī, uzpludinājumā. Šodien neesmu makšķerējis, pirmo reizi esmu. Šodien divatā ieliku jau ūdu, staigāju bļitku, asrīšu mēģinu noķert. Pagaidām nekā smuka vieta tāda, akmeņaina, nev akmeņaina, bet koki sagāzušies pie krastiem visi. Tā ir arī doma iet turpt vispārējā. Es kā pagājušreiz Lielupē nourboju zili melns pāri 200 cāliņģiem. Es sapratu, lietas labāk kaut kas jāmaina. Un es nopirku bori uz aklimātoru. Uz aķīšu aklimātoru, kā pareizi teikt, nezinu. Tonāra firmas ražojam 130. bori. Boris pats pa sevi ir lēts. Dārgs ir šitais prieks. Ko es gribēju paprasīt? Varbūt kāds zina, kur var nopirkt. Viņam iet virsū tāds drēbis čekals, tā kā. Ja kāds zina, būtu pateicīgs pa informāciju. Vienkārši lietas laikā vai sniega laikā, lai nesaiet ūdeņi iekšā aķinē. Viņam tāda somiņa iet virsū. Gribat redzēt, kāda atšķirība ir starp rokas bori un šito? Jām parādīšu. Vienkārši, ja ir nauda iespēja, nopērciet, tas ir vienkārši bomba. Šodienas uzdevums mums ir atrast asari un līdeku. Lai tieši testēt šitā te Hakaras ražojuma bļitku. Te, kā var redzēt, Hakara rakstīts. Es tikai nezinu, cik viņam grami, 2 laikam kaut kādu vai cik. Mēģināsim šitādu šodien. Pēc pirmās noķertās zivs, neatkarīgi līdeka vai asaris, tad uzreiz arī paziņošu pa konkursu. Bet tagad mēģinām noķert zivtiņu. Pa ilgiem laikiem beidzot ūdu pirmā izšāva. Otīna, ņem filmētāju. Pafilmē mani. Ej, tur, te. Tā. Kā gribi. Jā, ir. Diezgan normāli pretojās. Yes! Man ir līdeciņa. Šito vismaz mēru ir. Beidzot, man ir līdeciņa. Es jau domāju, savādāk man kāds lāstu ir uzlicis, ka es nevaru noķert zivis. Bet ir, pirmā ir. Visu varam ieteikt taisīt konkursu beidzot. Beidzot noķēru līdeku uz ūdu šogad. Pirmo. Ilgi nāca gaidītā līdeka. Tā ir laikam 4. reize, kad es braucu copēt un beidzot noķēru. Kaut kāds trakums, vispār nesaprotu. Kas notiek šogad ar manīm? Neķerās man. Laikam kāds lāstu ir uzlicis. Abām joks pa jokam. Ko? Konkursiņš.
Pirmā lieta ir šitāda makšķerīte. Viņa ir izvalkamā. Ar visu auklu, visu. Spolīte. Es viņu kaut kad pirku. Es pat neatklāšu, es viņu esmu makšķerējis. Šitāda te izvalkamā ārā. Es pārējais tur maz vieta aizņem auklu, visu fluorkarbonu pavadiņu man tur virsmas tā. Tad iet šitādi te. Es pat nezinu, kā viņi sauc, ratlini. Šitādi te vienkārši kastē stāv. Es pat kaut kāds pāris reizes kaut ko laikam pabakstījis uz viņiem, tas arī viss. Tad būs mana vecā makšķerīte šitā. Es nemaldos. Kaut kur es viņu pirku, Salmo vai kur. Arī stāv jau bez pielietojuma. Viņai ir tā, kad viņai ir spicīte nolausta. Viņa bija bišķi garāka. Es viņu liekot kastē, man viņa kastē šitā stāvēja. Un spicīte palika ārā, vāku augšā aiztaisīja un nocirtās gals. Tas vienkārši šitādi uztaisīja. Nu, bet viņa funkcija pilda, viss strādā. Vienkārši stāv mājās bez pielietojuma. Tāda. Varēs šitos balansierus trankāt vai ar šito makšķerīti. Šitie bišķi pa smagu laikam būs priekš šitās. Un vēl viena lieta. Tā kā jūs jau redzējāt, tie, kas man TikTokā sekoja, es vinnēju tur pie vieniem konkursā piedalījos, vinnēju tur dāvaniņas. Līdz ar to es tā kā uz Rīgu reti braukāju. Es kādam vēlos uzdanāt šito dāvanu karti. Es viņam uzrakstīju, viņš teica, jā, es varu pārdāvināt droši, nekāda problēma nebūs. Tā kā šitās 4 dāvanu karte, 2 makšķerītes un balansieri jūs varat vinnēt manā kanālā. Viens nosacījums ir jāabonē mans kanāls YouTube, Artis Smirnovs. Un otrs nosacījums, jāieraksta komentāru daļā, cik lielāko sapalu esat noķēris vai gribat noķert. Uzvarētāju es pateikšu vai nu Instagram profilā, vai nu YouTube sadaļā īsajos video. Vai nu arī nākamajā video, ja tiks ātrāk publicēts. Tā kā piedalāmies konkursā un varēs vinnēt balviņas. Kopēja vērtību jūs varat paši aprēķināt apmēram. Tā kā rakstam komentārus. Būs interesanti palasīt. Un noteikti nākošais video būs ar jaunu konkursu, un tas būs mans vecais boris, kā es solīju. Kādam no jums tiks. Tā kā piesakojam kanālam un uzspiežam laiku.